Šogad, atklājot radošumu nedēļu rādi, mēs aicinājām Latvijas iedzīvotājus domāt par Latvijas nākotni, par laimīgu Latviju, par vietu, kur mēs gribam dzīvot. Jo mēs paši varam domāt, mēs paši varam radīt to vīziju, mēs paši varam izdarīt to, kā mēs gribam, lai būtu. Paskatoties pagātnē, mēs varam atbildīgi veidot nākotni. Mana Latvijas nākotnes vīzija ir pozitīvas pārmaiņas, un, lai to sasniegt, mums jāsāk pašiem ar sevi. Manuprāt, svarīgi ir zināt, papildināt zināšanas un arī, protams, iedvesmot citus. Mana nākotnes Latvijas vīzija ir par to, ka Latvija ir pasaules domāšanas meka. Šeit brauc cilvēki no visas pasaules, lai domā, lai nodotos domāšanai, jaunu domu radīšanai, kuras tālāk jau pārtap inovācijās, jaunos uzņēmumos, un jaunos servisos, un jaunos kultūras darbos un mākslas izcilībās. Radošās darbības nedēļas, jeb šogad pat nedēļu un mēneša, jeb pat visa gada, protams, iecere un mērķis ir turpināt pirms 6 gadiem aizsākto, un tas ir iedvesmot un radīt iespēju pašam cilvēkam, individam radīt un darīt, un atkal savukārt, darot, radīt kaut ko jaunu. No šīs rādi nedēļas aktivitātes man patiešām skaidrs, ka mums ir ar ko lepoties. Ne tikai mākslinieki ir radoši, bet radoši cilvēki var būt tik vienā profesijā. Gan grāmatvedībā, gan uzņēmējdarbībā, protams, izglītībā un arī jebkurā citā nozarē. Mums katram ir jāapzinās, ka ik viens no mums ir nākotnes Latvija. Es esmu 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 nākotnes Latvija.